Stāsts par BMW, kā mēs atradām problēmu, kur bija pazudusi jauda, kāpēc tā mašīna cilvēkam nebrauca. Tad stāsts ir tāds, kad mašīna bija ielikts kādreiz DPF filtrs neoriģinālis, īpašnieks viņu izņēmē pats ārā, bet vienalga mašīna nebrauca, jo DPFs bija pilnībā izkusies pēc lielas temperatūras. Tad, ja DPFs ir neoriģinālis un viņam nav dārgmetāla, tad viņš no temperatūras izkus. Un tur paiet visā tā ķēdīte, sāk bojoties lambda zonde, spiediena dačīgs, temperatūras sensori. Labāk jau neko nekā ar nepareizu DPF, bet stāsts vēl ir uz to, kad mašīnai vienalga nebija jaudas, mašīna nebrauca un īpašnieks atvedē pie mums. Es jums tagad parādīšu, sacelšu visus video datalogus, kā mēs atradām to problēmu un atrisinājām un parādījās mašīnai tā jauda. Tad mēs tai mašīnai uztaisījām pilnvērtīgo diagnostiku, nolasījām failu, izbraucam ar to mašīnu, paskatījāmies, cik ir datalogi, cik viņam ir degvielas, cik viņam ir reila spiedenis, piemēram, uz iepriekšējā faila modificēta, tad bija reika spiedenis 14,000 ar kapeikam un degviela tikai 53,4 mg. Pēc mūsu faila pārtaisīšanas mēs uzreiz dabojam atpakaļ to spiedeni 18,76 mg degvielas un 1,8 turbinas spiedeni, tā kā viņam ir jābūt. Jauda parādījās pilnvērtīga. Tā kā varat arī redzēt, iepriekšējā faila nebija korekti pacelti griezes momentai vai degvielas limiti nekorekti saregulēti, un līdz ar to tā mašīna arī nevarēja pilnvērtīgi braukt. Pēc mūsu faila pārtaisīšanas varat redzēt, ka pilnībā visi datalogi, parametri ir individuāli uztaisīti un mēs dabojam atpakaļ pilnvērtīgo tā jaudu. Protams, mēs tai mašīnai atpakaļ dabojam oriģinālu failu no sākuma, tad, kad bija tas modificēts, es viņu uztaisīju uz oriģinālu, lai varētu pilnvērtīgi saprast, kas tai mašīnai bija darīts. Pieņemam pēc tam lēmumu, izlabojam to failu, sarakstiem iekšā, izbraucam, atkal paņemam datalogus un tā mašīna aizgāja. Tā kā šobrīd tas ir stāsts, tā kā mašīnai acīm redzot bija vainīga arī programmatūra, protams, arī tas DPF filtrs neoriģinālis un programmatūra, ko mēs to pilnvērtīgi izlabojam. Pilnībā visam tā mašīnam vaina ir tikai programmatūra, bet lielākai daļai arī tā fails, ja nekorekti ir programmēts, tad tādas problēmas var rasties. Ja jums arī vajag profesionālu, labu, kvalitatīvu čipu uztaisīt, var saukt padziļinātāko diagnostiku ar datalogiem, pārbaudīt, kā strādā turbinas, kā strādā spiediena sensori, kā strādā pieprasītais aktuālais parametri. To mēs pilnvērtīgi varam izdarīt. Pat arī citās pilsētās mūsu sadarbības partneriem ir līdzīgas iekārtas, kurie var izbraukt un iztestēt to visu. Tā kā, ja vajag labu profesionālu čipu individuālu, mēs tos taisam individuāli, varat pieteikties pie mums, mēs jums to sakārtosim, palīdzēsim. Gan ar programmu, gan ar DPF, EGR, ADBLU, cietām daļiņām, kā šobrīd šitai mašinai arī nemaz ārā varat atnākt, parādīšu. Mašina 2023. gads, mēs jūtiem to bloku uz ārzemēm, atblokējam viņam to bloku, saņemam viņu atpakaļ. Šitie ir DPFs, vajadzēja izjaukt diezgan ļoti daudz un stipri. Uzliek tagad uz pauzes, mēs atradīsim, kur tas DPFs izkusis ir. Tā darbojamies, veicam diagnostiku, datalogus, risinājam problēmas ar ekoloģiju, DPF, EGR, ADBLU, cietam daļiņam, arī ritošās daļas remonts, ja ir nepieciešams. Jauku dienu jums! Čau!